vajag. Tā Spartakam ļoti svarīgi uzvarēt tās komandas, kuras atrodas otrajā četrniekā. Un pagaidām Spartakam ar to ir visnotaļ labi gājis. Līdz šim tikai 2 punkti zaudēti pret Rigu, RFS, Metu un Daugopilu. Un šie 2 punkti tika zaudēti starp citu tieši savstarpējās spēles. Un arī spēles maniere liek domāt par to, ka arī šodien mēs varētu iztikt bez vārtu birma, bet redzēs. Virslīga mēdz pārsteigt, šogad pārsteigt ar atklātu skaistu futbolu. Un varbūt arī tagad uzreiz Bansēs sit pa vārtiem jau spēles pirmajā minūtē, tieši kad tablo rādīja 1-0-0. Bansē varēja panākt 1-0 par labu. Viņš nika sastāvā, kas tur darbību nesaprotama Bogdana izpildījuma atdod. Viņš vismaz vai bumba Bansē, un Bansē sit jau ne pirmais sitiens viņam šajā mačā. Labu kopumā iespēju viņš atstāja nākot uz maiņu iepriekšējā Rīgas spēlē pret Liepāju, darboties un pie tam vēl trenēties, spēlēt futbolu un būt labā formā. Sitiens ar galvu, un tas pirmais sitiens ar galvu, pirmais sitiens vārtu rāmī arī Jūrmalas Spartaka izpildījumā. Tas, ka Ulim Bašavs tas varētu būt, kurš izpildīs šo sitienu, meklēt katru mājas spēli, tagad nav, arī katru izbraukumu spēli, nav tādu spēļu, kuru varētu izlaist. Un tagad sitiens ar galvu vēl viens, un tagad Kazeka jau sita. Pagaidām centrējumi ir tas, kā abas komandas mēģina apdraudēt vārdus, bet tagad arī pretuzbrukums, kā apdraudēt pretinieku vārdus, piespēle tālāk. Savaļnieks var uzsist, bet viņš vēl labāk izdara piespēli Saito sodlaukumā, Saito sit pa vārtiem un pāri vārtiem. Patīk man, kā šīs sezonas gaidā uzbruka Riga, bet bieži vien salīdzinām Rigu ar RFS. Saito tur jau sodlaukumā gaida bumbu no Timofeju, varbūt saņems labs centrējums, te noceļ bumbu, jāsit pa vārtiem un jāsit iekšā. Bija Rigai kārtējā neizmantotā iespēja. Nu, cik jau var Riga neiesist? Cik tās bumbas garām ir aizlidojušas atkal? Nē, atkal garām, un tas pats arī šodien. Bet tas pagaidām. Saito! Sitiens pa vārtiem, Rapalis. Rapalis bumbu atvaira. Arī pirmo reizi. Pa nopietno bija jāiesaistās lietuviešu vārdsargam. Rapalim 30 vārtu gums, lai šo spēli tā pamodinātu, varbūt nē, bet atsvaidzinātu. Nedaudz citādākas krāsas piešķirtu šim mačam. Nav ne tikai melns un zils, bet arī kaut kas sarkans, deltens. Kaut kas tāds nav bieži redzēts Konto stadionā. Šeit cīņa sitiens gols! 1-0 un Iesugijs Saito gūs savus 5. vārtus. Ļoti labi viņš apstrādāja bumbu un atzīmējās ar vārtu gūmu. Tagad jāskatās atkārtojums vēlreiz, kurš bija tas aizsargs, kurš zaudēja divcīņu Japāņu uzbrucējam. Šeit Mihaģuks un arī nezinu, ko tur darīja. Gubins, Aleksandrs Gubins, šodien vairāk viņu vajadzētu vainot šajā vārdu zaudējumā. Riga, Spartaks 1-0 un bez maz vai piesauca šo vārtu gūmu, atvainojos, protams, no sirds Jūrmalas Spartaka vadībai un arī Jūrmalas Spartaka līdzjūtējiem, kurus skatās šo spēli, bet tiešām gribējās, lai kaut kas tāds notiek šajā spēlē intrigas ziņā un arī noteikti šis rezultāts piedos, atgriezīs intrigu čempionātā. Jūrmalas Spartakam priekšā ir vēl ap kādām 50 minūtēm, lai atspēlētos un lai jau teikt, un kāda intriga nav viņa bijusi un arī nebūs. Pušņikovs uzreiz uz priekšu Gaurečam, šoreiz nav aizmuguras un Gaurečs var pacīnīties, bet šoreiz Gaurečs, ja ne aizmugure, tad noteikumi pār. Rīgas uzbrukums, Punculs, sodlaukumā jau Punculs apspēlē viņš Kirillinu, tur tālāk piespēle kļūdās, sitiens pa vārtiem bloķēts. Atkal kļūda aizsardzībā un Rapalis tagad glābi un nodzēš šo mazo ugunsgrēku. Vienkārši būtu teikt ugunskura. Vajadzēja vienkārši trāpīt spēcīgi un precīzi. Saito piespēle Gaurečam aizmuguras nav Gaurač! Garām vārtiem. Izskatās, ka bumba ripo, lido vārtos, bet tādā nesaprotamā veidā Edgars Gauračs pamanās guros ar 1-0 un beigās Jelgava izrāva neizšķirti pret to pašu Jelgavu. Viņi bija vadībā arī Jelgavā. Tas pirmā puslaika 1-0 spēlē ar roku, aizdomas par spēlē ar roku šeit. Parasti Spartakam ir aizdomas, ka pretinieki ar rokām spēlē, bet tagad tieši otrādi. Ar gūtiem vārtiem, skaistiem gūtiem vārtiem, skatāmies.
Kazačoks un pāri vārtiem, nu, tā, neteikšu, ka pamatīgi, bet gabaliņš jau bija pāri, 2-3 metri noteikti šajā stadionā, šajā sezonā, kad viņa debitējas Konto stadionā ir pār 1000 skatītājiem, bet pēc tam tas apmeklējums bija visnotaļ zems, 400, man liekas, vienā spēlē vēl bija, bet tā svārstās visu laiku ap 200-300 skatītājiem. Nu, redzēsim, vai CSKA piemeklēs līdzīgs liktenis. Un šeit, kāda kļūda, ka Māram un Ulimbaševs izdrīzina rezultātu. Un ļoti daudz tādu nesaprotamu, mistisku kļūdu šajā kārtā arī RFS bija vakar pret Ventspili uzdāvinājuši pāris vārtu gūmus. Un tagad, kā Māra šausmīgi nospēlē šis Jerleonas izlases spēlētājs Edgaram Gauračam, nu, ja tā godīgi varētu pieskaitīt rezultīvu piespēli, viņam tā būtu tā trešā rezultīva piespēle šajā sezonā, un kopumā Edgaram Gauračam 10 rezultīvitātes punkti, 7+3, kamēr Ulimbaševim šis ir pirmais vārtu gūms. Aktīvs viņš bija pelnījis Danijus Ulimbaševs par savu aktivitāti vārtu gūmu, un viņam šajā sezonā ir 1+2. Rezultāts 1-1. Pirmā spēle šajā kārtā, kad dabas komandas atzīmēs ar vārtu gūmiem, jo vakar bija 1-0, 1-0 un 3-0. Un šie ir 72 vārti trešajā aplī. Trešajā aplī 72 vārtu gūmi, un teju pusi no tiem vārtu gūmiem bija spēlēs, kurās piedalījās futbola klubs Liepāja. Tā kopumā rezultivitāte nav tik liela. Tagad 2 bumbas laukumā jāapstādina spēle. Tomēr Ivars Cauniens Roberta Savaļnieka izpildījumā. Tagad tiek galā, bet ne līdz galam. Tur pie atliekušās bumbas pirmais bija. Tas nebija Saito, bet gan Ieņins. Jā, Ieņins bija Ivans Ieņins. Rīgas komandai šozon, ka tikai viens Krievu leģionārs laukumā. Puncols. Puncols. Pēc pakaļā Laizānam. Stāvo stabu, bet tur, jā, tur pagaidām stabu. Viss kārtībā. Ja, tad Rīga parasti uzvar. Gauračs bloķēts sitiens, spēles ar roku nav. Un konsekvents ir tiestas, pirms tam otrā puslaika sākumā bija līdzīga epizode pie Rapaļa sargātajiem vārtiem, ar labā formā. Un tagad ir viņš tieši ar bumbu, viņam tagad numurs 17. Labi piespēlē viņš Bancē vienā pieskārienā. Un Bancē bija arī iespēja laiks, lai apstrādātu šo bumbu, un tad tikai izdarīt sitienu. Skatāmies kurstienu. Kozeka. Brīvs Kozeka, iet uz priekšu. Un sitiens, mēģinājums sitienu Kazačukam. Kozlovs izvirzītā uzbrucēja pozīcijā spēlē. Interesanti. Itālijas Barinovs, Jevgeņš Šerinkovs, Nikita Juhņevičs, Varnis Sapiņš un otrais vārdsargs šodien ir Roberts Ozols. Pirmo reizi šajā sezonā Roberts Ozols, otrā vārdsarga lomā, jo parasti jau bija Denis Kniga. Šeit ļoti labi iziet Ulimbā 18 iespējamiem, jo Jelgavai vēl ir priekšā cīņa ar Rīgu, kur ir pārcelta. Tagad sitiens no gaisa un garām. Sita Jevģeņis Kozlovs pa vārtiem. Tagad mienīgi. Neraut. Kozlovs projām komandas mēģina izraut uzvaru šajā mačā. Gauračs iespēlē Gubinam, labi. Nu, Kubinam atkal neizdodas iespēlēt bumbu tur tālāk uz priekšu sodlaukumu, arī stūrstien nav. Bet gan maiņa ir Rīgas komandai Vārmans Pēters. Nezinu, viņš ir palicis komandu, jo kāda jēga turēt 3 vārdsargus sezonas izskaņā, es nezinu. Sitiens ar galvu, un tieši tāpēc arī stūlis tika laist laukumā. Lai ar centrējumiem kaut kā panāktu aktīvi. Pušņikovs. Un sitiens pa vārtiem Pušņikova izpildījumā. Šis ir tas spēlētājs, kurš vēl nesamierinās ar neizšķirt